Jā, nu, bet kas man pārsteidz, pat nepārsteidz, es tikai gribu dzirdēt jūsu domas, nu, ka mēs nerīkojam, mēs šādu topu neveidojam pirmo reizi pa reizēm, mēs tā darām, nu, lai skatītos, ka kaut kas mainās. 3 kungi, kas šeit arī šajā pieciniekā ir, viņi nemainīgi ir šī topa dalībnieki. Nu, tas ir Šleseris, Šķēle un Lembergs. Tur pamainās vietu kārtība, bet principā viņi gadiem ilgi jau uzturas šajā topā. Tik tiešām šie 3 kungi, tā jau arī presa raksta, ka šie 3 kungi, un kurš grib atrod viņiem visus nāves grēkus un piesiena visas nepatikšanas, kas Latvijā ir viņiem, viņi ir tie galvenie spēlētāji. Tiešām tas ataino objektīvo realitāti. Domāju, ka jā, lielos vilcienos. Protams, ir vēl spēki, protams, kuri arī ietekmē šos kungus. Nu, nav jau šie kungi, viņiem nepiemīt absolūtā vārā. Kas tad viņus var ietekmēt? Es domāju, ka mums ir arī tomēr ārējie spēki. Nav viņi netik bagāti, netik lieli, ja mēs paskatāmies kaut vai Eiropas mērogā politiķus un arī finanšu dūžus, tad viņi absolūti nav tajā līmenī, lai varētu Eiropas līmenī konkurēt. Eiropas līmenī viņi nekonkurē, bet Latvijā, bet ir jau Latvija ir Eiropas Savienības valsts, un arī Latvijas ietekmēt Latviju, tas arī ir kaut kāds spēles ietvers arī Eiropas Savienībā. Mums tā kaut kāda balss ir. Bet šajā gadījumā, protams, viennozīmīgi viņi ietekmi bāzējās. Viņi gan publiskajā politikā, viņi kontrolē diezgan liels finanšu kapitāls un pietiekoši legāls. Es domāju, ka tas ir objektīvi, ka viņi ir ietekmīgi cilvēki. Jā, bet paradoks, ka viņu partijas šo divu pirmo vietu līderu, tas Šķēle, Šleseris, partijas šobrīd pēc visiem reitingiem pat neiekļūst Saeimā. Tas ir tāda šī brīža īpatnēja situācija. Ne Šleseram. Ja mēs paskatītos vēsturiski 3 vēlēšanas no vietas, Šlesers ir dzīvojis kaut kur tur uz 2 robežas līdz 3 nedēļas pirms vēlēšanām, un tad eleganti izstartējis un vienmēr dabūjis to, ko gribējis. Šlesera partija, lai kura tā būtu, tā ir normāla. Ja tā to var saukt, pierasta situācija, un es domāju, viņš līdz ar to jūtas pietiekoši komfortabli, viņš pilnīgi nespazmo no tā. Tautas partija tā ir jauna situācija, neērta situācija, un ir skaidrs arī, ka šīs te ietekmes, kas tiek šiem 3 cilvēkiem pierakstītas, ir īstenībā struktūrāli dažādas. Šleseram ir reāla ietekme, visi, kas paskatās, kā ir bijis viņu tas solījumu un izpildījumu saraksts. Viņš ir teicis šito izdarījis. Un tiešām izdara. Reizēm primitīvi, reizēm neglīti, reizēm kaut kā riskanti. Ļoti bieži politiski riskanti, bet viņš to izdara. Viņš ir, projektorientēts cilvēks. Ja paskatītos, salīdzinātu, puslīdz objektīvi, atmetot tur personīgās antipātijas, to sarakstu prasību, ko Tautas partija Šķēles rokām uzstādīja Dombrovskim, kur ir saprotams, bet pietiekoši tādas nacionāla mēroga problēmas, kā nodokļu lietas, kā aizdevumu lietas. Šlesers sarakstā prasīja, viņam ar laikam kāds 4 bija, bet tur bija lidos skrejceļš un tam ļoti piezemētas vienkārši lietas. Un viņa ietekme ir tajā, ka viņš spēja ap sevi sapulcināt cilvēkus, kuri saprot šo domāšanas veidu, sacīts, darīts. Un tā ir ietekme, tā ir reālā ietekme. Ja man kā mazam uzņēmējam ir jāiet runāt pie kāda stiprāka un pie kāda lielāka, es droši vien aiziešu pie tā, kurš ir rezultātīvs un saprotams. Galā šobrīd jau te kaut kas notiek politiskā vidējā uzņēmēji, Šleseris tur tā vai ne? Tieši tā kā tā ir tāda tipa ietekme. Šķēlim, es domāju, ir bijusi ļoti liela ietekme, kura Kalvīšu valdības laikā bija kaut kā mitoloģizēta, jo praktiski viņas nebija. Viņa bija daudz mazāk nekā viņam to pierakstīja. Un tagad viņam tā būtu, jāatgūst reālā darbībā. Bet sakiet, tagad, kāds no tā varētu izrietēt konsekvences? Protams, labi, tā varbūt tāda versija par šo ietekmes topu ir. Vai tas kaut kādā veidā var arī atsaukties vai nākt par labu, par sliktu rudenī gaidāmajās vēlēšanās? Tas kaut kādā veidā, ja sabiedrība uzskata, ka šie cilvēki politiski ietekmīgi, vai tas nāks par labu arī viņu vadītajām partijām, apvienībām, sauciet to, kā gribat, kā tas viss tur notiek reāli rudenī, tas var nest augļus? Es domāju, ka jā, jo viņiem visiem ir viena kopība, viņi ir stipri atpazīstami. Un tad jautājums ir par to, kā pārdot šos cilvēkus vēlētājiem tā, lai vēlētāji
novērtēt šo ietekmi pozitīvi, nevis negatīvi, jo viņa var būt negatīva, bet svarīgi ir tas, ka tas fundaments, šī ietekme un atpazīstamība ir ļoti, ļoti stabils, un tagad jautājums, kā to pārvērst tehnoloģiski par atbalstu. Un šeit atkal ir viena milzīga atšķirība. Tādiem cilvēkiem kā Lembergam un LRT ir augsti reitingi uzticamības sabiedrības uzticamības, un viņi var apelēt pie sabiedrības. Šķēlēm sabiedriskās uzticamības reitings ir ļoti zems. Atkarībā no kā to mērījumu pagriež un kā viņi analizē, 80% cilvēki ir pret šķēli, tā vai citādi. Un tā lufti, kur paliek viņam un viņa partija, ir tie 20%. Un līdz ar to viņam ir jāpārliecina nevis visa plašā tauta, kur lielākoties vairs nemainīs viedokli, bet tie 20%, kas teorētiski to varētu darīt. Un tiem ietekme ir arguments daudz lielāks nekā, kā saka, labu gribošai vēlētāju masai. Jā, paldies jums par sarunu. Andris mums uzdevis jautājumu, vai ir Vīķa Freiberga un Sudrabas loma vēlēšanās. Vēlēšanas mēs nezinām, kādas tur būs lomas, bet par viņu neatrašanos šajā topā es varu atbildēt, ka Sudrabas kundze nav aktīva politiķi. Viņi ir vienkārši sociāli aktīvi cilvēki šobrīd un izsakās par politiskām lietām, bet vai ir Vīķa Freiberga, jā, viņi vairs šajā topā nav, bet varbūt arī tāpēc, ka pagājis mazliet malā no aktīvās politikas. Te būtu līdzīgi, kā Filips teica par Ellerts kundzi. Ja viņām skatītos to viņu potenci, tad mēs varētu runāt, bet tas nav iestājies vienkārši. Paldies, teikšu Filipam Rievskim un Mārcim Bendikam. Mēs esam nofiksējuši šos te stāvokli, tātad šis tops ir izveidots. Es domāju, ka mēs vēl līdz vēlēšanām vasarā, varbūt rudenes sākumā, vēl izveidosim, paskatīsimies, kā pa vasaras notikumiem, dažādiem līkločiem, kas te būs. Es domāju, ka tādu būs daudz. Kā tad tā situācija pamainīsies īsi pirms starta? Skatīsim un tad arī salīdzināsim. Paldies, ka atnācāt uz raidījumu, paldies, ka uzdevāt jautājumus.